Nākamā atbildība ir atbildība pret bērniem, pret vīru un sievu, atbildība pret dzimtu, atbildība pret sabiedrību vai pat pret cilvēci. Jāskatās tur konkrēta situācija, apziņas līmenis, ja, tiem dzīves biedriem tā tālāk. Tas, principā, ir karmiskā mēzgla sasiešana. Ja, ka mēs šķiramies, mēs sasienam karmisko mēzglu ar šiem te iepriekš minētajiem bērniem, vīriem, sievām, dzimtām, sabiedrību un pašu cilvēci varbūt, ja tur pieņemsim šķiramies, tur, nezinu, kaut kāds tur karalis, ja pasaules, ne, bet valsts tur kaut kāds vadītājs liels, ja, un viņam notiek tā šķiršanās, kas notiek, tas ietekmē viņa lēmumus vai viņas lēmumus, ja, un tā tālāk, ja, un tas rezultātā novad pie kaut kādām tur citām lietām, jo sieviete izejot pie vīrieša, ja, nosacīti veidojot tās ģimenes attiecības, viņa uzņemās atbildību, ka viņa sekos tām lietām, uz kurām tas vīrietis tā kā dod. Viņš tur, iedomājies, viņš kaut kāds tur labi, ne Anglijas karalis vai karaliene, bet kaut kāds karalis, ja, kuram sieva ir paprecoties, viņa kļūst par karalieni. Viņai pašsaprotam ir jāuzvedās atbilstoši tam statusam, kurā viņa ir iegājusi. Ja viņa to nedara, tad viņa jauc ārā tā karaļa dzīvi, ja, un līdz ar to jauc arī visu pavalstnieku dzīves ārā tādā veidā. Bet ja nu vīrs ir mafijas boss, piemēram? Tieši tas pats arī, ja sieviete iziet pie vīrieša, kurš mafijas boss, viņai ir jāatbilst tam statusam, pie kura viņa izgājas, jo tā bijis viņas izvēle. Protams, ja viņš tur ar pistoli pie deniņiem nav pielicis, jāsaka, tagad to ar mani precēsies, ja, piespiedu kārtā, ja, tas, protams, ir cits jautājums tādā veidā. Bet ja viņa brīvprātīgi iziet pie vīra, tad viņai jāpārņem šī te vīra status ir, jā. Lūk, tātad, jo savādāk tad būs atkal, vai nu mēs dzīvojam formāli tikai kopā un katram ir sava dzīve, ja? Vai nu mēs tomēr veidojam ģimeni un attiecības, kā tas ir paredzēts dabā. Un vienalga, vai viņš tur slepkava un pats lielākais ļaundars, ja tu viņas izvēlēsies, tev ir jāatbilst šim te statusam. Tev arī jākļūst gandrīz par slepkavu un ļaundari. Ja? Redzi, bet tur jau tas ātrs izgāja vienā apziņas līmenī, pēc tam kaut kas pamainījās un vairs īsti nevaru sekot. Vai tās ir, bet tur ir tiesības? Mēs parunāsim bišķiņu vēlāk. Man tā tēma arī bija, ko es gribēju bišķi pacelt, ja kā tas notiek beigās. Jā, ar apziņas līmeņu mainīšanā visām un vispārējiem. Ja? Bet, labi, ieskicēt, protams, ja tev mainījās, tad kāpēc tu nevilki līdzi savu vīrieti uz turieni? Vai nu nemācēji viņu vilkt uz turieni, vai nu negribēji. Ja negribēji, kāpēc? Tāpēc, ka gribēji justies labāka, pārāka varbūt par viņu kaut kādā mērā. Šis labs, jā, šis labs. Jā. Tas man liekas ļoti populāri mūsdienu garīgo sieviešu. Jā. Tad parādās tas moments, ko tu vēlējies. Kas tad, vai tev bija svarīgs tās attiecības un ģimene, vai tev svarīgs tavs ego ir vairāk. Jā, teiksim, par to mums tad runāsim. Tā, labi. Tā tad, ja mēs tos karmiskos mēzglus sasienam, ja, tas principā tam sekos šī atbildības līmenī, sekos smagi pārbaudījumi pa dzīves laikā. Ja, tur vieniem varbūt kaut kāds Saturna periodā iestājās, ja, ka viņam tur vienkārši viss jūk un brūk un aiziet pa pieskaru, ja, jo tā ir atbildība nevis vien pret sevi, bet tā jau ir atbildība pret cilvēkiem ārpus sevis. Ja? Ja es negribēju nest to smago nastu, tur rūpēties par bērniem, par vīru vai par sievu, negribēju vīrs rūpēties atbilstoši, kā vīrietim tas jādara, ja? Vai par sociumu, vai par dzimtu negribēju rūpēties, ja? Sekojoši būs, kā saka, abratka krievu valodā, ja? Atgriezeniskā saite slēgsies, un apkārtējā sabiedrība arī par tevi negribēs vairs rūpēties. Tev ņems nost visu, tu dabūsi pēc nopelniem par to, ka tu nevēlējies to atbildību nest, kuru tu biji uzņēmusies tajā brīdī, izejot vai stājoties attiecībās ar šo cilvēku. Ja, vai nu vīrietim atbilstoši, ja viņš nebija spējīgs vai nevēlējās to darīt, ja, pildīt savu atbildības lomu. Tad arī viņš dabū atpakaļ no sabiedrības, ja viņš tā neuzvedās kā vīrietis tajās attiecībās un neizdarīja visu tas, kas vīrietim bija jādara tur. Ja. Tādā veidā. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka gluži vienkārši mūsu apziņā un dabas apziņā ieslēdzās līdzsvarošanas mehānisms. Priekš mums tas bieži vien var izklausīties tāds nežēlīgs, kaut kas ārprāts, kāpēc kaut kas tāds ar mani notiek. Es tik labs cilvēks vai tik laba sieviete, ja cilvēks esmu arī, ja. Ko es esmu tādu izdarījis, ja, bet tur iespējams gadus 15 atpakaļ, vai kad tu tur šķīries, ja, ar kaut ko tur un tā tālāk, ja, tu ieslēdz, palaidi mehānismu par to, ka tu pateici,
man nospļauties par to atbildību, ko es uzņēmos, ja izstājos no līguma saistībām ārā. Lūk, un tev pienāk tas laiks, kad tev jāsāk, kā es saku, soda sankcijas izpildīt, ja. Tikai šeit nevis pašai pret sevi, tā kā izraujot kaut kādu gabalu, bet tev jau apkārtējā vide piemēros tās soda sankcijas, kuras tu esi nopelnījis vai nopelnījis kā vīrietis. Ja.